1981. gadā Amerikas autoinženieru asociācija SAE rīkoja pirmās studentu formulas sacensības. Šī sērija paplašinājās uz Eiropu 1998. gadā. 2007. gadā Tallinas Tehniskās universitātes izveidotā Igaunijas komanda piedalījās formula studentu sacensībās pirmo reizi, un tas veiksmīgi turpinās līdz pat šai dienai. Pirmajā gadā komanda piedalījās tikai ar formulas rāmu un virtuālo programmu. Tā kā tas bija veiksmīgs, komanda pārgāja uz autoklases, kurā veiksmīgi iekļāvās. Pirmajos gados komanda piedalījās ar iekšdedzdzinēju formulām. Vēlāk pārgāja uz daudz prasīgāku un nākotnē piemērotāku elektrisko dzinēju mašīnu klasi. Un pēdējos gados piedalās ar pašbraucošo auto sacensībās. Formulas galvenais mērķis ir virzīt jaunos inženierus uz jauniem risinājumiem, tos izmēģināt un testēt. Formulas sniedz dalībniekiem iespēju pieredzēt dalību gan virtuālajā, gan reālajā vidē un mācīties no savām kļūdām, lai tās vērst turpmākā darbā un dzīvē. Formulas studentu sacensības galvenokārt ir konstruktoru sacensības, un tām, kurš sēž pie stūres, nav īpaši nozīme. Igaunijas komandā šis pienākums parasti tiek izolēts. Mūsdienās sacensībās piedalās TKTK un Taltek apvienotā komanda.